domas tāds, ka jāiet laukumā un jāspēlē, protams, nekādā ziņā netaisamies kaut kur baidīties un kaut ko gaidīt. Mēģināsim uzspiest gan aktīvu spēles stilu, ko iepriekšējās spēlēs nav izdevies izdarīt. Jā, principā, es domāju, esam gan līdzīgas komandas, nedaudz, teiksim, svara un auguma ziņā Slovāki ir lielāki, ir pāris spēlētāji, kas ir, teiksim, tādās arī drafta cerībās viņiem, bet, es domāju, tas 1-2 spēlētāji nenosaka tomēr komandas sniegumu. Pagājušā spēlē mēs tur riktīgi samiksējām maiņas uz 2., 3. trešdaļu. Principā tas atnes savu labumu, jā, bet tas to nācās arī darīt. Teiksim, Jānis Ronenberga izkrišanas, jā, viņam tur ar roku ir problēmas. Principā atgriežamies puslīdz tajās pašās maiņās, kas mums ir bijušas pašā sākumā. Jā, nedaudz pāris spēlētāji tomēr tiek noratēti un vairākumā izmainījām vispār vairākumu izspēli un izmainījām arī spēlētāju sastāvu vairākumā, jo vairākums galīgi nevetās. Šodien arī notrenējāmies, vispār samainījām maiņām krekus tā, lai būtu tāda riktīgi dažādība un lai būtu savādāk. 2 mačus liels, varētu teikt, nostāvēs mums mākslinieks Arturs Šilovs. Kā tu skaties viņa sniegumu šajās 2 spēlēs? Jā, protams, es domāju, ja mēs atbraucam uz A grupas čempionātu, mēs nevaram domāt, ka tagad bez vārdsargu palīdzības mēs kaut ko varēsim panākt. Jā, un, protams, Šilovs mēs uz viņu arī cerējām. Principā viņš pagaidām ir attaisnojis uz sev, kā saka, likto kārti. Aizvada stabilas spēles. Pagaidām mums nav izdevies uzvarēt, bet es domāju, abās spēlēs ir bijis tā, ka mēs varējām aizķerties. Jā, gan pirmajā, gan otrajā spēlē rezultāts bijis gana tuvs. Pirmajā bija 3-2. Jā, kaut kādā brīdī varējām arī gūt vārdus, pat izlīdzināt spēli. Un arī šeit otrajā spēlē, principā, kā treneris saka savā starpā, principā mēs zaudējām ar 1-3 otro spēli, jā, jo tie pēdējie 2 vārdi bija tāda, kā saka, cīņa par to, lai tiktu pie otrā vārdu.